Manuprāt, konkurss ir svarīgs un ir jāpiedalās, tāpēc, ka mums ir jāmācās lepoties ar to, ko mēs esam izdarījuši. Bieži vien mēs iegrimstam savā ikdienā, ka aizmirstam pateikt paldies sev un kaimiņam un lepoties ar to, ko darām. Jo katra atjaunota daudzdzīvokļa ēka, katras atjaunota publiska ēka vai uzbūvēta privāta māja vai atjaunota, tas ir mazs, kaut neliels ieguldījums mūsu Latvijas attīstībā. Tā ir mūsu ceļš uz attīstību, mūsu zem Latviju. Konkurss energoefektīvākā ēka atstāja ne tikai labu iespaidu uz esošiem dalībniekiem, bet tas arī veicina kaimiņus, citus iedzīvotājus apskatīt labos piemērus, redzēt, ka tas, ko stāsta uz papīra, strādā arī dzīvē un pārliecina, ja kaimiņam tas strādā, tas arī man strādās. Un tā rodas arī daudz labu piemēru, kas veicina jaunus energoefektīvus projektus. Konkursa energoefektīvākā ēka, es uzskatu, ka jāpiesakās ir pilnīgi visām ēkām, kas tiek atjaunotas. Nevis vai tikai tādai, lai atbilstu kādam no kvalifikācijas punktiem, bet arī vienkārši jāpierāda tas, ka jūs piedalāties un ka jūs rezultātu sasniedzat. Jo piesakoties konkursam, jūs parādīsiet, ka vairāk ēkas tiek siltināts, un tas arī liks vairāk padomāt jūsu kaimiņiem arī siltināt ēkas. Tā kā piesakies. Konkursa energoefektīvākā ēka ir jāpiedalās ikvienam, kuram ir atjaunota ēka. Tā ir sacensība par to, kurš ir atjaunojis savu ēku labāk, kur ir cilvēki, ar kuriem ir vērts sazināties un iegūt labu pieredzi, un kurās ēkās var apskatīties, kādas risinājumus īstenot savā ēkā. Šī ir motivācija arī citiem pieteikties, un arī ne tikai pieteikties, bet arī atjaunot savas ēkas. Piesakies! Atjauno ēku un piesakies!